Partneru un apakšuzņēmēju sadaļa ir paredzēta, lai pievienotu kontaktus un partnerus. Kontakts ir vienkārši informācija, ar ko mēs varam sazināties, un partners ir partners, ar kuram mēs skaitam naudu. Mēs to ievedam vienkārši ievedot SIA nosaukumu, bez ķepiņām, bez papildus informācijas, lai bankā būtu precīzi. Šeit norādām nodarbošanos atslēgvārdu brīvā formā, varam pierakstīt tur būvnieks, celtnieks, kanalizācija un tā tālāk, bet labāk būtu, ja mēs norādītu šeit, ja, ko viņš nodarbojās, lai mēs pēc tam vieglāk varētu atrast konkrēto uzņēmumu. Šeit varam uzlikt reitingu, viņš ir slikts sadarbības partners vai ļoti labs, ar ko mēs droši varam sazināties. Šeit ierakstam kontaktpersonas vārds, uzvārds šajā uzņēmumā, ar ko mēs kontaktējamies, e-pastu, tālruņa numuru, amatu, reģistrācijas numuru. Un šeit mēs pievienojam reģistrācijas numuru, ja tas ir PVN maksātājs. Adresi, konta numurs, ja mēs ierakstīsim Haba vai Unla vai Riko, tad tās pārējās ailes viņš sarakstīs automātiski. Šeit mēs pievienojam projektus, pie kura projekta attiecīgais sadarbības partners šobrīd darbojas. Tālāk mēs viņu pievienojam, kad mums viņš ir pievienots, mums viņš ir zaļš, jo viņš ir četrnieks. Šeit mēs redzam visu informāciju, pie kura projekta viņš ir pievienots. Un attiecīgi varam zvanīt šim tālruņa numuram, aizsūtīt īsziņas, WhatsApp. Izvēlamies labot. Šeit mēs varam pievienot arī līgumu viņam. Ja mēs esam noslēguši kādu apakšuzņēmēju līgumu, mēs šeit pievienosim līgumu, līguma numuru, līguma summu, avans procentu un ieturējumu. Un šeit mums rādās, ka mums ir viens līgums. Attiecīgi uzspiežot šeit, mēs redzam, cik līgumi mums ir šim konkrētajam sadarbības partnerim. Partnerus var meklēt pēc visām sadaļām, kas ir šeit rakstītas. Droši ierakstam vienkārši nosaukumu vai reģistrācijas numuru vai vārdu uzvārdu kontaktpersonai, un mēs atgriezīsim rezultātu, kuram partnerim šāds cilvēks ir iesaistīts. Uzspiežot uz telefonu numuru šeit, mēs automātiski saglabāsim savā datorā Ctrl+C, Ctrl+V šo telefonu numuru, un attiecīgi arī pēc telefonu numuru varam meklēt kontaktus.